tādi posteņi kā radniecīgo sabiedrību un asociēto sabiedrību parādi. Tas nozīmē, ka likums mums liek atšifrēt tieši parādus atsevišķi no citiem pircēju un pasūtītāju parādiem. Ja? Tātad, kas ir tas brīdis, kad mēs atzīstam līdzdalību savā grāmatvedībā, savos bilances posteņos? Tātad, tas ir brīdis, kad mums ir īpašuma tiesības uz konkrētajām kapitāla sabiedrības kapitāla daļām. Speciāli šo piemēru ielikt tieši, ka tā ir mūsu asociētā sabiedrība, nevis radniecīgā sabiedrība. Ja? Jo reizēm var būt situācija, ka mēs aplēšam lielu vērtību, bet mūsu līdzdalība jau ir tikai kaut kāds maziņš procents no tā visa. Ja? Vēl viens svarīgs aspekts, par ko būtu jāatcerās un ko gribēju jums atgādināt, ko saka gada pārskatu konsolidētā gada pārskatu likums. Ja tiek izslēgts, atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījuma objekts, tad mēs savstarpēji ieskaitam ar minētā objekta izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas. Tad, kur mēs gada pārskatā rādam šos te ieņēmumus no dividendēm? Tātad mums peļņas zaudējuma aprēķinā ir paredzēts speciāls postenis, ieņēmumi no līdzdalības, un šeit mēs norādam ieņēmumus no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem citu sabiedrību pamatkapitālā. Atsevišķi norādot tās dividendes, kas saņemts no līdzdalības radniecīgo sabiedrību kapitālā, un